Tātad, labdien visiem! Mani sauc Dace Vintere, un man ir ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Ļoti kuplā skaitā redzu, lai atklātu mūsu jauno produktu, atkal jaunu funkciju, kas ir AB akadēmija. Tātad, ķersimies, vērsim pie ragiem uzreiz, kas tad ir šī akadēmija. Tātad, akadēmija mums ir platforma, kur piedāvā online kursus par ārsta birojas sistēmu. Apmācību laikā uzzināsiet, kā izmantot informācijas sistēmu efektīvāk, veltot medicīniskās dokumentācijas sagatavošanai, mazāk laika, kas ir ļoti būtiski, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs jūtam no mūsu klientiem, kad mums ir vajadzīgs, protams, profesionāls personāls, kurš pārzina sistēmu, ar kuru viņš strādā, šajā gadījumā ārsta birojas. Uzreiz gribu jums pastāstīt par to, kad mēs esam skatījušies daudz un dažādas platformas, kas piedāvā šīs apmācību iespējas. Un šajā gadījumā mēs esam izvēlējušies Corsi.io sistēmu, kas ir igauņu kompānija, kas šobrīd pēc visiem izvērtējumiem ir devusi vislabākos rezultātus mūsu nepieciešamībām un mūsu vajadzībām. Tālūk, tā kā vēlāk jums pastāstīšu par pašu sistēmu, parādīšu jums, kā tas izskatās un vispārējo, bet tātad mūsu akadēmijas platforma ir gatava. Tālāk par to, ka, protams, izveidojot pašu sistēmu, mēs domājām par to, kāds tad ir galvenais mērķis, kāpēc šī sistēma ir jāveido. Mēs tajā pašā laikā, jūs arī ļoti daudzi no jums jau ir pēdējā pusgada laikā bijuši uz klātienes apmācībām, kurās mēs jau klātienē, pateicoties mūsu lieliskiem ekspertiem, kas jau ir kļuvuši kā skolotāji, ir rādījuši, stāstījuši, mācījuši par to, kāda izskatās ārstu birojas sistēma un kā ar viņu vieglāk strādāt. Bet mērķis tieši cilvēki ir daudz, ārsti ir daudz lieto šo ārstu birojas sistēmu. Bet mēs esam tik, cik mēs esam, un tāpēc mēs sapratām, ka ir jātaisa šī online platforma. Tātad mērķis pirmām kārtām ir izveidot visaptverošu lietotāju apmācību platformu, kas nodrošina ārstiem un medicīnas personālam piekļuvi augstas kvalitātes mācību materiāliem un apmācībām. Pie šī gribētu uzreiz teikt, ka visi video, kas ir redzami mūsu jaunajā platformā, visi ir pavisam nesen taisīti, veidoti atbilst visām pēdējām mūsu pēdējām versijām. Līdz ar to tas ir pats jaunākais izskats, kādā jūs redzat ārsta biroju šobrīd. Otrais mērķis ir nodrošināt, ka personas dati tiek pienācīgi aizsargāti un apstrādāti, atbilstot visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un regulām. Jā, par šo arī, tad, kad mēs iepriekš apmācījām, un kāpēc arī veidojās demo versija, ar kuriem daudz no jums jau ir iepazinušies, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt šos datus, un, protams, strādājot ar ārstu birojas, mēs ar šiem personas datiem saskaramies ļoti bieži, sākot jau ar to, ka katrā funkcionalitātē, katrā elītē, katrā sadaļā, ar kurām mēs strādājam, ir jāievada kādu no šiem datiem. Attiecīgi, vai tas ir pacients, vai tas ir ārsts tajā pašā laikā, un šiem datiem ir jābūt aizsargātiem. Mēs nevaram katru reizi rādīt īstus. Līdz ar to visi dati, kas ir redzami mūsu sistēmā, ir vai nu neīsti dati, vai testa dati, vai tajā pašā laikā ir arī video, kur ir, kā teikt, noblūrēti šie dati, lai neredzētu, un visu būtu pēc visiem tiesību aktiem un regulām. Kā arī trešais mērķis ir nodrošināt klientu darbiniekiem nepieciešamās apmācības AB lietošanā, uzsākot darba attiecības, kā arī pēc nepieciešamības tiem, kas jau strādā ilgstošāk ar pašu ārstu biroju. Un kā tad tas virsmērķis veidojās priekš klienta? Rezultātā klients iegūst darbinieku, kurš uzsākot darbu pārzinās pozīcijai nepieciešamo sistēmas funkcionalitāti un iespēju papildināt arī esošo darbinieku zināšanas jebkurā laikā pēc apmācībām, izsniedzot certifikātu darbam ar attiecīgajiem moduļiem. Tālūk, tā kā mēs, veidojot šo platformu, esam vadījušies pēc šādiem mērķiem. Dodoties tālāk, tātad tā kā platforma mums jau ir atvērta, mums jau ir iespējams jau viņā strādāt un viņā mācīties, šobrīd mēs esam izveidojuši 4 dažādus kursus.
un kursus, kā ārsts, reģistratūra, stacionārs un zobārsts. Tātad par pirmo kursu ārsts, es teiktu, būtu jāiziet visiem lietotājiem ārstiem, kas strādā ar ārstu birojas sistēmu, jo tās ir galvenās pamatfunkcijas, kuras, lai nodrošinātu savu ikdienas darbu un veikli strādāt ar ārstu biroju, un redzētu un saprastu, kādas tad ir galvenās funkcionalitātes, ar kurām strādā pamatbāzē tajā visā. Savukārt mēs visi zinām, ir dažādas iestādes, mūsu klientu grozā ir gan mazākas iestādes, kas ir prakses, kur ir tikai viens ārsts iespējams, kurš pats ir arī reģistratūra, savukārt ir arī klīnikas un ir arī slimnīcas, kur jau reģistratūras jau ir atsevišķi darbinieki. Līdz ar to ir atsevišķs kurs, kas ir kā papildinājums arī kursam ārsts, kur mēs varam redzēt šo reģistratūras darbu pirms un pēc vizītes. Un tajā pašā laikā, kā jau teicu, klientu grozā mums tātad ir gan klīnikas, gan prakses un slimnīcas. Tad slimnīcām jau ir visaptverošāka jau sistēmas funkcionalitātes pieejamība, līdz ar to atsevišķi ir arī šis kurs stacionārs, kurā mēs jau varam redzēt specifiskākas lietas, kas ir domātas slimnīcām. Un, protams, neaizmirsīsim, ka mums ir arī diezgan daudz zobārstu mūsu klientu portfelī, un zobārsti, protams, viņiem ir arī savas vajadzības, savas funkcionalitātes, zobu kartes, zobārstniecības taloni atsevišķi un lietas, kas attiecās tieši uz zobārstiem, tāpēc arī atsevišķs kurs ir tieši zobārstiem. Bet tas tajā pašā laikā neizslēdz, ka tālāk jau reģistratūras formas ir līdzīgas, tāpēc arī ir sadalīts šajos dažādajos kursos. Tālāk vēlāk jums pastāstīšu, parādīšu vēl, kā tas viss izskatās un kā veidojās paši kursi un kas tad, kā teikt, lācītim ir vēderā. Ejot tālāk, tajā pašā laikā mēs domājam arī par nākotni. Šis nebūs produkts, kur mēs pie šī arī paliksim, 4 kursi, viss. Mēs jau redzam nepieciešamības, vajadzības, jau prasības, kas ir vajadzīgas, lai strādātu ar mūsu sistēmu arvien vienkāršāk, kā teikt. Šobrīd mēs redzam, kādas prasības ir pret strukturizētiem datiem un cik ļoti daudzas iestādes vēlās šo strukturizētos datus tieši pārvaldīt, un tāpēc mums būs atsevišķs kurs par DAM dokumentiem, kuru mēs izstrādāsim par šablonu veidošanu, par DAM dokumentiem kā tādiem. Tāpatās arī jauna funkcionalitāti, visdrīzāk drīzumā jau dzirdēsiet, ka būs arī webinārs, uz kuru mēs sauksim saistībā ar ordinācijām, jo mums ir ļoti plaši papildinātas šobrīd ordināciju funkcijas. Un ne tikai kā ordinācijas, bet vispār par jaunām funkcionalitātēm mūsu nākotnes plāni ir nepārtraukti likt šajā akadēmijā klāt, lai būtu aizvien ātrāk, vieglāk, funkcionālāk, iespējams izprast, saprast katru to pogu, kas ir ārsta birojā, katras iespējas, kas ir pie katras jaunas funkcionalitātes. Tāpēc, tā kā mūsu nākamais jaunums būs ordinācijas, tad arī ordinācijā mēs veidosim savu atsevišķu kursu. Un tāpat tās iestādēs, kā jau teicu, mazākās klīnikās varbūt mums ir mazākās praksēs mums varbūt ir viens ārsts, kurš pats ir administrators, pats ir reģistrators, pats ir ārsts, pats nosaka visu, bet lielākās iestādēs arī administratori pilda savu funkciju ar savu amatu aprakstu, kā teikt. Un tāpēc mēs redzam, ka arī administratoriem, lai veikli iekļautos savos jaunajos darba pienākumos, būtu nepieciešams apmācību kurs, kas jau ir specifiskāks, kas nav tik ļoti tikai ārstam paredzēts. Līdz ar to, jā, administratoru apmācību kurs ir mūsu nākotnes plānos diezgan tuvos. Tāpat tās arī iestādēs mums ir administrācijas personāls, kas savukārt nestrādā jau tikai ar ārstam nepieciešamajām sadaļām, bet vairāk šī ir sadarbība ārstam ar administrāciju. Līdz ar to datu analīze un statistika ir vēl viens liels temats, kuru mēs veidosim, kuru mēs liksim, lai katrs varētu strādāt ar savām nepieciešamajām funkcijām un veikli pārvaldīt šīs ārsta biroja iespējas. Tāpat tās arī šobrīd mums ir bijis klātienes kurs, savukārt stacionāru reģistratūrām, un redzam arī, ka tādu nodaļas pārvaldību arī ir nepieciešams izveidot atsevišķi un atsevišķi par to stāstīt, jo, kā jau jūs zinat, ārsta birojas ir ar plašu funkcionalitāšu loku,
plašām funkcionalitātēm, līdz ar to ir jāpielāgojās varbūt katrai profesijai atsevišķi, katrai nodaļai atsevišķi vai kā savādāk mēs ar to reiķinamies, mēs uz to ejam, lai pilnīgi katrs šajā AB akadēmijas platformā var atrast sev nepieciešamo kursu un plānu. Tā kā nākotnes plāni mums ir diezgan lieli. Turpināsim attīstīt šo platformu. Tātad, kā jau pirms tam teicu, šobrīd jau izveidotie kursi ir 4, bet ejam vēl uz šo paplašinājumu, lai aizvien jaunas funkcionalitātes un vispārējais sniedz aizvien labākas zināšanas visiem ārstiem un iesaistītajām personām. Par iespējām kā tādām, ko gribās uzsvērt, kas ir tas galvenās iespējas, ko dod šī AB akadēmijas platforma. Tātad pirmām kārtām tā uzlabo medicīnas personāla izglītību. Un šeit gribās atdalīt, tomēr ir iespēja apmācīt esošos darbiniekus, kas jau strādā, jo arī tie, kas ir strādājuši gadiem, gadu desmitiem, pat ar ārstu biroju, aizvien nāk šīs jaunās funkcionalitātes, un bieži vien mēs meklējam, kas tas tāds jauns ir parādījies, kas tas. Līdz ar to arī esošajiem darbiniekiem laiku pa laikam šīs zināšanas ir jāatsvaidzina, ir jāpaskatās, kas ir jauns un jāizskaidro, kas tad ir jauns mūsu platformā. Tāpatās arī apmācīt jaunos darbiniekus. Tā ir uzreiz sasaistīšu to kopā arī ar nākamo punktu, ieteikt apmācības pirms pieteikšanās darbā. Mums šobrīd mēs pēdējā laikā ļoti bieži redzam, kad mums nāk pieteikumi tieši uz ārstu birojas, kad es vēlos pieteikties reģistratūrā vai esmu redzējis sludinājumu un vai ir iespēja kaut kur pamācīties ārstu birojas, jo daudz no jums liek sludinājumos iekšā to, ka ārstu birojas zināšanas ārstu birojas platformā ir priekšrocība. Līdz ar to šī platforma pavērtu iespēju arī tam, kad varbūt iestādes kā tādas var jau pirms tam izsludinot darbu sludinājumu, parādīt vietni, kurā tu vari mācīties, kur tu individuāli vari apgūt, un jau īstenībā varbūt stājoties darbā jau prasīt šo certifikātu. Vai tajā pašā laikā, kad darbinieks ir pieņemts, lai ātrāk iekļautos kolektīvā un savās darba funkcijās un veikli strādāt ar ārstu biroju, tātad šī ir iespēja uzreiz pieņemot darbā, apmācīt jaunos darbiniekus, un jau darīt to individuāli, pat neiesaistot atsevišķu personālu no pašas iestādes. Tālūk, un beigās, tad, kad kurs ir izieti, kad apmācību kurs kāds ir beidzies un visi testi ir atbildēti, kā teikt, ir iespēja saņemt šo certifikāti. Certifikāts ir terminēts šobrīd esam ielikuši programmatūrā, ka tas ir uz 1 gadu, līdz ar to iestādes arī varētu skatīties, kā reizi gadā, piemēram, pārbaudīt, vai šis certifikāts ir, kādas ir esošā darbinieka zināšanas ārsta birojā, vai arī atsvaidzināt tās reizi gadā un jau skatīt, jau dot uz priekšu informāciju par to, ko atrast un kā strādāt ar ārsta biroju. Kā arī šai platformai ir tik daudz dažādas iespējas, un mēs tiešām esam ļoti priecīgi, ka esam izvēlējušies tieši šo korsiju sistēmu, ka mēs varam arī individuāli jums izveidot sev vēlamo kursu un saturu, jo, kā jau es teicu, iespējas ir tik daudz, ārstu profesijas vajadzības ir tik daudz un dažādas, kad šī platforma viegli pielāgojās arī vēlamajiem kursiem un saturam, ko mēs individuāli varētu veidot, bet tomēr mēs, protams, esam domājuši par to, lai jau starta pakās, kas mums ir izveidotas, jau ir šīs nepieciešamās funkcionalitātes, ar kurām strādāt, lai viss darbojās un viss ir zināms. Kā arī mēs joprojām, mēs esam dzirdējuši arī to, cik labas atsauksmes no jums ir par klātienes apmācībām. Paldies jums liels par to un katram, kas ir ieradušies klātienes apmācībām. Un tas ir ļoti liels iegūms arī mums pašiem dzirdēt jūs, sajust jūs. Bet ir arī iespēja tātad izmantot arī klātienes apmācības. Tur gan ir sākot grupām no 5 cilvēkiem. Tas gan ir piesakot šo, ir maksas pakalpojums, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti atvērti arī izmantot šīs klātienes apmācības. Ja gadījumā mēs redzam, ka ar platformu nepietiek, vai tomēr redzam kādu specifisku moduli, ko mēs vēlamies apskatīt. Tālūk, tas par iespējām mūsu AB akadēmijā.
Šeit ir mazliet vizuālā forma, 3 slaidos, tā kā šī prezentācija tiks nosūtīta visiem tiem, kas varbūt nevarēja apmeklēt šodien šo webināru, vai arī tālāk strādājot jau ar klientiem procesā. Šādu prezentāciju mēs dosim, bet prezentācijā ir pāris screenshoti, kurus var apskatīt, bet tajā pašā laikā, kā jau solīju, parādīšu jums, kā tad šī platforma realitātē izskatās. Tātad mums ir Corsī sistēma. Katru reizi, kad mēs pievienojam kādu jaunu cilvēku, kas vēlas apmācīties, iestādi un konkrētos ārstus vai darbiniekus, tad tiek atsūtīts automatizēts jau e-pasts, kurā tu tiec aicināts apstiprināt, validēties šajā sistēmā. Kā redzat, ir iespēja autorizēties ne tikai ar e-pastu un paroli, bet arī ar ID-karti, mobile ID un smart ID. Līdz ar to, lai atvieglotu šo procesu un tev vienmēr būtu, tu neaizmirsti, kādas ir tavas paroles. Bet tajā pašā laikā mēs varam arī būt ar e-pastu un paroli un tādā veidā autorizēties. Šoreiz izmantošu tieši šo opciju. Dodamies iekšā sistēmā un šeit jau pavarās mums jaunā pasaule. Man šobrīd, kā redzat, ir gan ārsts, gan zobārsts, gan stacionārs, gan reģistratūra, visi 4 kursi. Es gan jāsaka, neesmu bijis īpaši labs, laikam, students, jo man viss ir par nulītēm šobrīd, progresa nav, jo, kā jau es teicu, šīs ir pilnīgi jaunas apmācību vietnes, bet tajā pašā laikā atkarībā no tā, kādus kursus tad katram darbiniekam mēs pievienojam, attiecīgi tos kursus arī redzēs. Vai tas ir viens kurs, vai tie ir 2, varbūt, ka tie ir pilnīgi visi kursi. Un tajā pašā laikā šeit arī pie izvēles mācībām mēs nākotnē domājam pievienot, piemēram, runas atpazīšanas rīkam, kad arī kā strādāt ar runas atpazīšanas rīku, izmantot šo platformu, jūs droši vien viņu redzēsiet aizvien biežāk un aizvien vairāk, kur mēs arī liksim materiālus un līdzdarbosimies caur šo platformu kopā ar jums. Tālūk, un te mēs arī redzam statistiku, pabeigtie obligātie kursi, tāpat tās arī pabeigtie izvēles kursi, kur jau mēs redzam, kāda ir tā mūsu vēsture un esošais stāvoklis attiecīgi uz kursu. Dosimies iekšā, piemēram, kurs ārsts. Šeit mēs tātad redzam atkal kursa pārskatu, kursa apskatu un turpinam apmācības. Šeit mēs uzreiz redzam jau visu sarakstu ar to, kas mums ir pieejams labajā malā, kādus video mēs šeit redzēsim, bet spiedīsim turpināt apmācības. Šeit jau es redzu tajā pašā laikā ar zaļu jau iekrāsots, kad es esmu, lai jums parādītu, es esmu vienu testu izpildījusi, viens man jau ir atzīmēts un viens jau ir iziets un gatavs, bet visi pārējie man šobrīd video nav skatīti un uz testiem es neesmu atbildējusi. Šobrīd esam veidojuši šo sistēmu arī tā, kad pie katra video, katru reizi, kad tu viņu noskaties, tev arī gala rezultātā ir jāatbild uz testa jautājumu, lai pārliecinātos par to, vai tu tiešām pārzini šo sistēmu, šo video, kuru tu esi noskatījies. Jāsaka gan, kā ir platformas iespējas, ir tādas, ka obligāti ir jānoskatās no A līdz Z. Ir pat iespējas tādas, ka tu nevari atvērt citu logu tajā brīdī, kad tev video iet. Platformas iespējas tādas ir tāpatās, kā iespēja ir arī, ka tev ir secīgi jāiet pirmais video, ka tu atbild uz jautājumu, tikai tad tu tiec uz otru video. Bet jāsaka, ka šobrīd mēs esam aprunājušies ar mūsu dažiem klientiem, kuri tomēr ir izrādījuši vēlmi vairāk, kad varbūt kādam ir pilnīgi skaidrs 3 video no visas sistēmas, un viņš skaidri zina, ka viņam nevajag šos video, tad viņš var atbildēt uz testu jautājumu, jo tur ar acīm aizvērtām vienmēr zinās pareizās atbildes. Tāpēc šobrīd mēs neesam uzlikuši, ka konkrētā secība ir vajadzīga. Es varu skatīties, kā šobrīd gan kā veidlapu video, tāpat tās arī kalendāra video. Un tāpat tās arī, kā es, diemžēl, šī platformas sistēma neļauj šobrīd man jums atskaņot pašu video, lai jūs viņu dzirdētu. Es domāju, ka jūs visdrīzāk jūs nedzirdat droši vien.
Bet paši video ir apmēram šādi veidoti, tātad, bet tajā brīdī, kad es saprotu, kad es esmu šo video noskatījusies, tad es spiežu poga nākamais, un man jau parādās tests. Attiecīgais tests ir konkrēti par noskatīto video, tie ir mūsu ekspertu sagatavoti testi, ko, pieņemsim, atbildēsim vienu atbildi, aprēķina testu rezultātu. Paldies, atbildi ir pareizi, vari turpināt apmācības. Es turpinu un ejam tālāk, pieņemsim, atkal es esmu noskatījusies video, spiežu nākamais, piemēram, atzīmēju šeit šādu. Tieši par apmeklējumiem, diemžēl atbildi nav pareizi. Lūdzu noskatīties video vēlreiz, mēs atkal spiežam un vēlreiz mums ir iespēja noskatīties šo video līdz, kamēr mēs tomēr atbildam visu pareizi. Un tajā mirklī, kad visi jautājumi, visi video ir noskatīti un visi testi ir atbildēti, tajā brīdī mums parādās, ka tests ir nokārtots, atgriezīšos savā prezentācijā. Tests ir nokārtots un mums ir 100% atbildes un mēs varam lejupielādēt savu certifikātu. Tā kā izsniedz certifikātu, certifikātā uzrādās iestāde, certifikātā uzrādās vārds uzvārds, certifikātā uzrādās arī personas kods, kas, ja tāds ir ievadīts, un arī terminēts, kā jau teicu, tiek uzrādīts, kad līdz kuram datumam tad certifikāts ir derīgs. Tālūk, un pēc tam kopējā programmā mēs arī visu laiku redzam savu progresu, kurā mēs esam, cik daudz mēs no visa kursa esam jau atbildējuši, ja vēl neesam tikuši līdz certifikātu sadaļai. Tālūk, tā kā par tehniskajām prasībām parasti mums ir tur vajadzīga tāda versija vai tāda versija. Nē, šis ir pavisam vienkārši īstenībā šo mūsu platformu jūs varat sākt lietot kaut tagad. Viss, kas no jums mums ir nepieciešams, tas ir piesaki ārstu vai piesaki darbinieku, vārds uzvārds, iestāde, e-pasts, personas kods. Par personas kodu, kā jau es pirms tam rādīju, personas kods ir nepieciešams, lai varētu piekļūt ar šo Smart ID, Mobile ID. Ja iestāde nevēlās, protams, šos privātos datus mums nodot, tad tajā brīdī parādās tikai e-pasts un ir gan ielogošanās iespēja tikai ar e-pastu, kā arī certifikātā personas kods, protams, neparādīsies, tikai vārdiņš, uzvārdiņš. Nu, lūk, un izvēlies tarifu plānu, par ko es arī jums pastāstīšu nākamajā slaidā, jo visiem, protams, interesē, kāda tad ir AB akadēmijas maksa. Aicināšu visus griezties pie sava klientu attīstības vadītāja, lai noskaidrotu vairāk par cenām. Nevēlamies viņas pagaidām publiskot, bet cenas ir pilnīgi skaidrs. Varu jums pateikt tikai par to, ka cena ir atkarīga no lietotāja skaita, satura, izmantošanas ilguma, jo vairāk lietotājiem, plašāks lietojums un garāk platformas lietošanas termiņi, jo izdevīgāka ir cena. Bet, kā jau es teicu, klientu attīstības vadītāji pilnīgi noteikti jums atbildēt uz jautājumiem, bet tas vēl nav viss, jo visas iespējas ir apskatāmas mūsu ārsta birojas mājaslapā, kā jau es teicu, lai mēs vairāk uzzinātu un saprastu, kas tad tam lācītim ir vēderā. Mēs ejam mūsu ārsta birojas mājaslapā, mums ir atsevišķa sadaļa AB akadēmija, kurā tad mēs redzam arī tabulu, kā veidosies cena, ko tu vari pasūtīt, ko tu vari izdarīt. Tātad kurs zobārsts, kas ietilpst kursā, kas ietilpst kurs ārsts, kas ietilpst kurs reģistratūra, kas ietilpst kurs stacionārs. Visas iespējamās, visi varianti tātad ir apskatām mūsu mājaslapā, un tāpatās arī veidojās tarifu plāni. Un tarifu plāni, kā jau es teicu, tātad pirmais līmenis tarifu plānam ir zobārsts vai ārsts. Kā jau es minēju, tās ir pamata apmācība kurs, strādājot ar ārstu birojas. Bet tajā pašā laikā, ja ir nepieciešama iestādei arī reģistratūras forma, tad var izvēlēties kursu zobārsts plus kursu reģistratūra vai ārsts plus reģistratūra. Un trešais līmenis jau ir kursu stacionārs arī klāt iestādei. Šis ir uz iestādes formu bāzēts tarifu plāns, nevis individuālais.
kur mēs varam izvēlēties, tad kuru no šiem tarifu plāniem katra iestāde lietos. Un kā mēs komplektēsim šos savus darbiniekus, kur un kādā veidā. Pieteikties akadēmijai, kā jau es aicināju, ir klientu attīstības vadītāji, kas jums katram ir, un tāpatās arī varat rakstīt uz kau@meditec.lv. Parādīšu vēl pēdējo noslēdzošo slaidu, kur varēsiet pierakstīt vai apskatīties, kā arī zvanīt gan uz mūsu biroju, gan jebkur, bet tajā pašā laikā arī ir iespēja jau pieteikties AB akadēmijai šajā pašā AB akadēmijas sadaļā mūsu mājaslapā, ievadot vārdu uzvārdu iestāde, e-pasta, telefonu numuru un izvēloties kādu no šiem tarifu plāniem. Var atzīmēt arī vairākas iespējas, jo iespējams jūs vēlaties tarifu plānu numuru 1, bet tajā pašā laikā redzat, ka jūsu iestādē būtu kāda konkrēta grupiņa, kas vēlētos noklausīties klātienē kādu no mūsu piedāvātajiem kursiem. Atzīmējot arī vēlos maksas klātienes apmācības grupas, sākot no 5 cilvēkiem. Iepazīstamies, protams, privātu un politiku, un sūtam visiem sūtam pieteikumu mums. Sazināsimies ar jums, izrunāsim visu un sāksim jau apmācības. Tālūk, tas tā kā būtu no manis šobrīd saistībā ar akadēmiju viss. Ļoti ceru, ka kad izmantosiet šo iespēju un tiešām paplašināsiet savu ārstu zināšanas un iespējas, tā kā paldies jums liels par dalību, bet jautājumu laiks arī no jūsu puses. Varbūt, ka ir kādi jautājumi, kā teikt, brīvais mikrofons vispirms, un paskatīšos laikam čatā. Šobrīd nav neviens jautājums. Vai ir kādi jautājumi? Labi, šķiet, ka jautājumu tomēr nav. Tā kā teikšu jums lielu paldies, pusstundā izstāstīju, ceru, ka sapratāt, tiešām aicinu izmantot šo iespēju, kāds ir, jo video tiešām ir daudz, šobrīd viņi ir sataisīti, viņi ir ļoti kvalitatīvi, ļoti forši, un tiešām tas var paaugstināt jūsu ārstu ikdienas darba gan ātrumu, gan atvieglot administratīvo slogu. Tā kā darbojamies, runājiet ar mums, sniedziet savus feedbackus, kā teiktu angliski, bet esam atvērti komunikācijai kādai, un tad jau sazinieties ar savu klientu attīstības vadītāju. Vai YouTube kanālā vairs video neliksiet? Ne, mēs šobrīd neliksim vairāk YouTube kanālā video, jo mums saturs šobrīd veidojās tieši akadēmijas platformā, un šeit ir pats jaunākais viss, kas mums ir tapis, ir tieši mūsu platformā. Turpināsim sadarbību caur šo platformu. Varbūt vēl kāds jautājums? Laikam ne. Tā kā, labi, liels jums paldies, lai jums brīnišķīga diena šodien. Tā kā, tad jau gaidīsim ziņas no jums un pieteikums uz AB akadēmiju. Paldies, visu labu!